Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 12. nedēļas lasījums. Otrdiena. Dievs saprot. Vai zināji, ka saskaņā ar pētījumiem mums ir nepieciešami 4 apskāvieni dienā, lai izdzīvotu, un 8, lai saglabātu emocionālo veselību? Aicinu pēc lasījuma apskaut savus tuvumā esošos ģimenes locekļus un draugus, bet tagad ieklausies, ko Dievs atklās tev un man šodien. Laimīgie gadi paskrēja, un tad Naomijas ģimeni atkal pārņēma sirdsāpes. Mahlons un Kiljons nomira, atstājot Ruti un Orpu bez vīriem, un Naomiju bez dārgajiem dēliem. Bēdas piepildīja viņu sirdi un mazo māju Moabā. Pazuda prieks kopā strādāt un ēst. Pazuda iespēja, ka bērni un mazbērni kādreiz piepildīs darbu pilnās dienas ar smiekliem. Vairs nebija nekādu cerību turpināt Elimeleha dzimtas vārdu. Tas bija patiesi sirdi plosoši, jo šis vārds viņus saistīja ar Dieva izredzēto tautu, ar Ābrahāmu pagātnē un ar Dieva apsolīto glābēju nākotnē. 3 atraitnes raudāja kopā. Viņas saprata citas sāpes un atbalstīja citu. Visā šajā laikā viņas turējās pie pārliecības, ka Dievs ir ar viņām, pat ja nevienmēr tā šķiet. Aiz visām skumjām viņas zināja, ka Viņš dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Dievs bija uzticīgs Rutei, Naomijai un Orpai, mīlēja viņas un pamazām dziedināja. Cik brīnišķīgs Dievs! Kad mūsu sirds ir salauzta, mēs dažkārt jūtamies vientuļi, it kā neviens nesaprastu, ko mēs pārdzīvojam, bet arī citi ir piedzīvojuši sirdsāpes. Viņi var mūs atbalstīt, kad mūsu sirds ir salauzta, un mēs varam atbalstīt viņus viņu sirdsāpēs. Bībele atgādina, lai arī cik sāpināti mēs justos, Dievs to saprot. Viss, kas viņam patiešām vajadzīgs, ir tas, lai mēs viņam atnestu savu bēdu nastu. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Padomā un pastāsti. Izlasi Jāņa 11. nodaļas 35. pantu. Kā šis pants tev parāda, ka Dievs saprot savus bērnus, kuriem sāp sirds? Kā tu domā, kas šajā stāstā varētu notikt tālāk? Ir pienācis laiks atmiņas panta dziesmai, un tu varēsi dzirdēt, ko dara mūsu mīlošais Dievs. Viņš dziedī salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Viņš dziedī salauztas sirdis un
pants. Viņš dziedē salauzta sirdīs un remdē ļaužu sāpes. Viņš dziedē salauzta sirdīs un remdē ļaužu sāpes. Psalmi 147, 3. pants. Laiks lūgšanām. Apskauj savus vecākus kopā lūdzot par ikvienu, kuru pazīstat, un par visiem cilvēkiem, kuriem ir salauzta sirds.